Vai tu jūti, ka kaut kādā veidā tava kā mammas loma, tavas mammas prasmes tev palīdz biznesā? Patiesībā sakot, jā, jo katram cilvēkam, īpaši vadot kolektīvu, tāpat kā ar bērniem, tu saproti, kāda ir viņa mīlestības valoda. Citam bērnam, piemēram, zinu, ka vecākajai meitenei ļoti svarīgi pieskārieni, lai viņu samīļo. Dēlam ir ļoti svarīgi, ka viņu slavē, kad viņam saka, ka viss izdodās. Tie darbinieki jau ir tev tādi mazuļi, ar kuriem tu ņemies, un īpaši sieviešu kolektīvā. Pa lielam jau tās attiecības ir vai mammai ar bērnu, vai tētim ar bērnu, visur tas attiecību pamats, tikai mainās tās pozīcijas, vai tas ir kolēģis, vai tā ir mamma tava, vai tas ir tavs bērns. Un sieviete, kurai ir bērni, viņu skatās ar uz to dzīvi savādāk. Es tā uzskatu, jo tu esi izgājis kaut kam pavisam savādākam cauri, un bieži vien mēs nevaram saprast. Tā kā man nebija bērnu, es ļoti daudz ko nesapratu par tām savām draudzenēm vai māsai, kurai bija tad bērni. Man likās, šitā jau tāds nenotiek. Un, Es to noteikti nedarīšu. Jā.